sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Ar ko sālīsim? Šodienas rakstu vieta. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekām, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama. Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Mateja evaņģēlijs, 5. nodaļa, 13. līdz 16. pants. Šodienas pārdomas. Kad tu ar sirdi notici Jēzum Kristum un ar muti apliecini viņu par savu kungu, tu burtiski vienojies ar Dievu. Viņš maina ne tikai tevi, bet arī caur tevi sāk mainīt pasauli ap tevi. Tieši to dara sāls un gaisma. Sāls uzlabo garšu katram ēdienam, kam tā tiek pievienota. Tā kalpo arī kā konservants, lai pasargātu ēdienu no sabojāšanās. Savukārt gaismai atmirdzot, izzūd tumsa, bailes no nezināmā atkāpjās, un gan mēs, gan cilvēki ap mums spēj pieņemt pareizus lēmumus. Apzinies, ka tu neesi radīts, lai dzīvotu tikai sev. Dievs tevi ir radījis, lai tu kalpotu citiem, lai tu būtu sāls, kas piešķir sabiedrībai labu garšu, lai tu izstarotu patieso gaismu, kas palīdz citiem ieraudzīt sevi pareizā perspektīvā. Šodienas lūkšana. Tēvs, es atzīstu, ka pārāk daudz biju aizrāvies ar savām vajadzībām un pietiekami nerūpējos par cilvēkiem, ko tu esi ielicis manā dzīvē. Palīdz man saprast, kā būt par derīgu sāli un patiesu gaismu katrā manas dzīves dienā. Jēzus vārdā.